Mums ir, mēs esam ielādējuši no interneta programmu QGIS. Mēs esam viņu jau uzinstalējuši, un mēs viņu esam jau atvēruši. Mūsu galvenais instruments, ar kuru mēs turpināsim strādāt, ir LAS faili. Kas tad gal galā ir LAS faili? Pastāstīšu priekš tiem, kuri vēl nezin, kas tie tādi ir. Tā, atrast viņus var LGA.go.lv mājaslapā. Šeit jūs paši viņus atradīsiet kaut kur, ja kaut kādā veidā. Un te lejā ir karšu lapu lejupielāde, tāda vietiņa. Šeit jūs variet pievilkt klāt jebkuru vietu Latvijā, kur jūs vēlaties, kura jums ir nepieciešama. Kaut kā man viņa šobrīd nedarbojās. Ja viņa, aizgāja. Jūs variet atvērt jebkuru vietu, piemēram, un piezūmot viņu tik tā, kamēr parādās pat šitie te 4 stūrīši. Un tad uzklikšķinot uz tā 4 stūrīši parādās skatīt. Nospiediet skatīt, un viņš sāks lejupielādi. Un tā jūs variet salādēt iekšā tik, cik jums viņus vajag. Un kas tad ir tie LAS faili? Tas tā, tā rūpja, tā pavisam vienkārši izsakoties. Pa gaisu lido lidmašīna, viņa skanē zemi, un tas, ko viņa noskanē, tas ir tagad tajos LAS failos šeit. Un tie LAS faili tad ir tie, ar kuru palīdzību te mēs taisīsim sev tās augstumlīmes, šablons un visu pārējo. Tagad, kad esam sagatavojuši kuģi, esam ielādējuši LAS failus, no iepriekšējās reizes mēs zinām, ka mēs esam jau ielādējuši LAS failu, tad, kad viņas ielādē, viņš šitā te izskatās. Tāds mapīts LAS. Tāds mapīts 4 jau esmu iepriekš ielādējis. No iepriekšējās reizes mēs atceramies, ka mēs ielādējām LAS tools. Un tas būs mums nepieciešams instruments, ar kura palīdzību mēs tālāk apstrādāsim tos LAS failus. Un ko tad darīt ar to LAS tools? Pirmkārt, viņu vajag atzipot. Atzipo, un to mapīti, ko jūs tur atradīsiet iekšā, viņu kaut kur vajag novietot jūsu datorā. Jūs viņu varētu novietot vienalga kur. Es viņu ieliku C diskā šeit, uz šitajā te vietā. Un kas tālāk? Tālāk, tad, kad jūs atverat vaļā QGIS, jums viņš izskatās apmēram šādi, un te, kur tie instrumenti labajā pusē, te ir jābūt instrumentiem LAS tools, tā ir GDAL, GRAS, QuickOSM, jums te ir jābūt arī LAS tools. Viņa nav. Lai viņu mēs dabūtu, kas tad tagad ir jādara? Mēs ejam tur, kur ir spraudņi, pārvaldīt, instalēt spraudņus. Atverās vaļā šāda te tabula. Ja, šāda te tabula, es parādīšu, kāds izskatās, visi spraudņi, ja. Tajā ailītē, kur ir visi spraudņi, mēs vienkārši rakstam iekšā LAS tools, un mums parādās LAS tools. Parādās LAS tools, mēs ieķeksējam, ka mums viņu vajag, un šeit nospiežam instalēt spraudni. Es vienkārši viņu izķeksēju ārā, jo, lai jums izskatīsies tā, it kā viņa nav. Tad, kad jūs viņu būsiet ieinstalējuši, tad viņš parādīsies. Un parādīsies viņš lūk šādā te veidā. Bet tas vēl nav viss. Viņš vēl nedarbosies. Jums vajag parādīt, kurā vietā atrodas tie LAS tools. Un tad mēs ejam te drusciņ augšā, te ir atslēdziņa rekortāda. Čik, atslēdziņa. Uzspiežam uz to atslēdziņu. Un šeit, šajā vietā, kur ir sniedzēji, šeit jums būs tāda mapīta. LAS tools. Uzklikšķinām. Un te, kaut kur jūs paši atradīsiet, jums vajag norādīt vietu, kur jūs ielikāt to mapīti, LAS tools. Jūs viņu nospiežat, atlasīt, nospiežat labi, un viss. Un no tā brīža viņi te sāks visi tie instrumenti darboties. Tajā brītiņā. Ja? Tagad tikai sākam jaunu projektu un uz priekšu.